Ja īstenosies valdības plānotās reformas par lauku vidusskolu slēgšanu, kurās mācās mazākā 15 bērni 10. klasē, tad šāds liktenis draud piemeklēt arī Burtnieku Ausekļu vidusskolu. Šogad Burtniekos 9. klasi absolvēs 7 skolēni. Viens no viņiem jau iecerējis doties mācīties uz Rīgu, par pārējiem vēl nav zināms, vai viņi tālāk vidusskolā mācīsies tepat Burtniekos, vai arī izvēlēsies kādu no skolām Valmierā, kas ir vistuvāk. Skolas vadība nenoliedz, ka vidusskolas klasēs mācās ļoti maz skolēnu, un tas ir finansiāli grūti maz nokomplektētas klases uzturēt. Taču cer, ka tomēr līdz tādam iznākumam kā vidusskolas klašu slēgšanu nebūs jānonāk. Vidusskolnieku skola cer piesaistīt ar jaunu izveidoto profesionālās ievirses programmu. Mēs piedāvājam tagad nevis kā interešu izglītību, bet jau kā oficiālu kursu gan hipoloģijas sadarbībā zirgaudzētavu, gan dabas un aktīvo turismu, gan arī komercdzinības. Un tas nozīmē, ka beidzot mums 12. klasi šie skolnieki, kas būs šajā kursā mācījušies, viņi arī iegūs oficiāli ierakstu savā beigšanas atestātā. Par to, ka Burtniekos vidusskolniekiem būs iespēja apgūt pamatus hipoloģijā, interesi jau izrādījusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, kas ir gatava skolas absolventus pēc tam pie sevis uzņemt ar atvieglotiem nosacījumiem. Tāpat skolas direktors pauž, ka šajā sakarā var izveidoties arī starptautiska sadarbība ar Franciju. Bet kā tas viss attīstīsies, to jau rādīs laiks. Kā stāsta 8. klases skolnieces, tas ir labi, ka skolēniem būs iespēja izvēlēties apgūt tikai vispārējo vidusskolas izglītību vai arī papildus tai jau citas jomas. Taču par to, ko pēc 9. klases meitenes darīs pašas, vēl īsti nav izlemts. Cik es zinu, tad ļoti daudz pievilina hipoloģiju, tāpēc, ka te blakus ir tas stāvlis. Un tad tev nāk mācīties, bet, piemēram, ja man nav tā kā hipoloģija, tad es īsti nezinu par tiem pārējiem novirzieniem. Es vienmēr esmu zinājis, ka te ir hipoloģija ļoti labi. Skolas direktors uzskata, ka valdības plāni vienā lauku vidusskolas klasē kā minimālo skolēnu skaitu noteikti 15 ir pārāk daudz prasīts. Iedzīvotāji laukos arvien kļūst mazāk, bet liedzot iespēju jaunietim iegūt vidusskolas izglītību tuvāk savai dzīvesvietai, tas situāciju pasliktinās vēl vairāk. Un sevišķi grūti būs trūcīgām ģimenēm. Ir problēmas vecākiem dažkārt arī ar šo materiālo situāciju, un ja bērns mācās pie mums skolā, es domāju, tas ir daudz vieglāk ģimenei, nekā ka viņš ir regulāri jāved uz Valmieru, jāuztur Valmierā vai jāierē dzīvoklis Valmierā. Tātad ir daudz lieki izdevumi. Pašvaldības viedoklis ir tāds, kamēr valsts ar valsts regulējumu nenoteiks, tātad cik lielām klasēm jābūt vai cik bērniem ir jābūt, tad pašvaldība, protams, kad centīsies pēc iespējas nodrošināt šo mācību procesu tuvāk dzīvesvietai. Un ja mēs līdz šim, teiksim, klasītē bija 7 bērni, un deputāti neviens tā kā nebija gatavs lemt par to, lai liek šiem bērniem mācīties un lai visi brauc tā kā uz Valmieru un visi pabeidz un diplomu saņēma. Burtnieku novada pašvaldībā norādīja, tomēr nāksies vidusskolas klases slēgt, finansiāli tas neko būtiski nemainīs. Skola tāpat būs jāapkurina, pusdienas pamatskolēniem jānodrošina. Turklāt vidusskolas programma ir akreditēta vēl uz 6 gadiem, kas nozīmē, ja būs pieprasījums, jebkurā brīdī vidusskola atkal atsāktu darboties. Vienīgi pedagogiem samazināsies slodze, kas kādam var likt pieņemt lēmumu par citas darba vietas meklēšanu. Jāpiebilst, ka valdība plāno noteikt minimālo skolēnu skaitu arī pilsētu vidusskolu klasēs, kas būtu 18 skolēni. Līdz ar to kopumā visā valstī vidusskolas klases būtu spiestas slēgt aptuveni 100 skolas.